Raidījumu piedāvā LZ Cargo. Sveicināti raidījumā no 57. paralēles. Citiem ir jārāda tas, ko tu gribi apskatīt pats. Dāvanas ir jādāvina tādas, kāds tu gribētu saņemt pats. Tādēļ mēs dosimies uz dažām vietām, kuras es labprāt gribu pats redzēt un parādīt arī jums un saviem draugiem. Mēs ar draugiem esam atbraukuši uz Latvijas valsts mežu Tērvetes dabas parku, jo te ir ko redzēt. Ar visām ģimenēm. Jā, dosimies iekšā paskatīties, vai ne? Mēs jums šo to parādīsim. Ejam, ejam. Bērni! Ejam! Tērvete ir Annas Brigderes dzimtā puse. Un ik uz soļu mēs sastopamies ar viņas radītajiem tēliem. Vai tie ir tēli, vai tā ir viņa, kas ar tēliem runā ar mums. Viens no pirmajiem rūķu meža iemītniekiem rūķis smalkas nesējs, un tā ideja ir tāda, ka Tērvetes dabas parkā vienmēr ir vietējie skolēni bērni iesaistījušies brīvprātīgā darbā parka labiekārtošanā. Nu, un par godu tiem čaklajiem rūķīšiem, nu, tad arī šī skulptūriņa, skaistā koka. Tā kā tāds pionieris rūķu mežā. Kā tur ir ar tiem rūķiem mums Latvijā? Rūķi Latvijā dzīvo ļoti daudzās vietās. Jā. Nav tikai Tērvete viena. Un īstenībā Latvija ir vienīgā valsts uz pasaules, kur dzīvo visi šitie pozitīvie rūķi. Jā. Rūķība. Kas tad ir? Ība, vai ne? Un kāda tad tev galvenā ība ir? No. Tā ir šeit, vai ne? Aha. Tā ir kas? Tā ir mīlestības sirsniņā. Tas ir darba tikums. Nu, bez tā cilvēks. Viņš ar to piedzimst un ar to viņš aiziet, un visu mūžu viņam ar to jādzīvo. Jo kārtīgs latvietis sākās ar darbu, ar mīlestības sirsniņā. Ir tā. Un tādēļ Latvijā to rūķu ir ļoti daudz. Man likās vairāk dzīvē saskarsmē ar tiem nešpatnējiem rūķiem, ja viņi mājās pie manis dzīvo, tad parasti pazūd pultis un kaut kādas tādas lietas. Vai tas ir arī tas pats? Jā, ir tas pats ir. Un zini, kāpēc tas tā ir? Jā, lai es neskatos tev uzādi. Jā, rūķi radina pie kārtības. Jā. Viņiem jau tās tavas lietas nav vajadzīgas. Nē, es saprotu, viņi jau pēc laika atgriež, pēc tam tagad jau es esmu iztrakojies. Tad tu esi iztrakojies un esi sapratis, ka tu neesi visas lietiņas nolicis tur, kur viņai jābūt. Rūķi, māte, tētis te ir. Tētis te ir? Tētis šodien ar rūķu bērniem lielo zāļu tēju kravu ved mājā. Kur te ir? Ja tu gribi iet palīgā, es tev pateikšu, ka viņš ir. Iesi palīgā, fiziski smagi strādā tā, kas viedabīs. Iesi? Ņemot vērā mans auguma parametrs, es principā attiecībā pret pārējiem neesmu liela auguma, ja tā pieklājīgi saka, ja? Tad šī vidē es sajūtos liels un varens. Starp citu nedaudz atgādina to filmu Gradzena pavēlnieks, vai ne? Pirmā asociācija ar visu cieņu. Pie Gradzena pavēlniekiem tur savi rūķi, mums Tērvetes mežā savi rūķi. Vecais triks ar to, kas ir parasti ar tādām mazām lietiņām. Ielīst var, bet vai tiks ārā. Bet, nu, vilināt jau vilina. Jā, bet tur tiešām var... Šaurā bezīs. Ko? Nu, tikt iekšā es tiku. Man liekas, pa nakti būs... Es pa nakti miegā būšu izaudzis. Oi! Kuku! Nu ko, paliekam? Čau! Ko saki? Kuku!
Kuku. Rūķi dzirnavs, jā, reku rakstīts, jā. Sveikiņi! Sveiki! Kā ir? Maisas sakrāvēji? Ko? Nu, labi. Parādās kājas un laimīgi bērni sejas izteiks. Halā, tas ir viņš! Dabā jau jāskatās ne tikai šitā. Jā. 60 grādos, bet kādreiz nav šar vajag paskatīties. Wow! Nav ko interesanti ieraudzīt, Rūdi. Paskaties augšā. Rūķi! Jā, viens reku paslēpies tur augšā. Latvijas valsts meža tērvēs dabas parkā ir laimīgās zemes gaisa takas, kas atrodas 80 metru augstumā. Ies izmēģinās. Cik te viņa ir gara? Tā taka. Lokgarums ir nedaudz vairāk kā 360 metri uz abiem lokiem. Mazais loks 8 metru augstumā un lielais loks 10 metru augstumā. Pastāst par to sistēmu tagad mums. Šī ir jauna sistēma, kas Latvijā ir pie mums pagaidām vienīgā vieta, kur tāda ir. Sistēmas ideja ir, kad trases sākumā viņa tiek pievienota drošības kopējai sistēmai, un tikai trases beigās viņi var atvienot no viņas. Nu un kā viņi tagad, lai... Tā, viņš principā pats visu laiku nāk līdzi. Dosimies nelielā pastaigā pa priekšgalotnēm. Tā. Drusiņ jāpierod ir. Vajag nepierast, ka nekas nav jāpārliek. Es gan vienreiz dzīvē to tikai esmu darījis. Bet ļoti praktiski, tikai pavēlc un ej tālāk. Ieslāpstās. No augšas vienmēr izskatās augstāk nekā no apakšas. Tā bērnībā likās, tā arī liekas tagad. Uzmanīgi, jā, tas ir diezgan čakarīgs. Uz troses ir vieglāk. Es vismaz atkodu, jo tie te tiek kustās baigi, tie viltīgi ir. Šādi var nostāties un pamāt dēlam ar roku. Bet, ja nebūtu šīs jaunās tehnoloģijas, tad, es nevarētu tā nostāvēt viennozīmīgi. Šāda veida trikus, nezinu, vai es to daru pareizi vai ne, bet ir skaidrs, ka jābūt ērtiem apaviem. Jūs pagaidīt? Nu, redz, tā kā vecais kaskadieris. Man jau patīk. Otro reizi dzīvē esmu gājis pa kādu taku. Šī atšķīrās no tās, kur es biju iepriekšējo reizi, bet pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, ka aktīvā atpūta man patīk. Es sapratu, ka ir iecer arī mazākas takas taisīt, ja? Jā, pirmkārt, kas ir numur 1 mums uzdevums un plānā ir uztaisīt pavisam maziem bērniem takas. Tas ir 50–70 centimetru augstumā, kur nevajag speciāli drošināšanos, jo bērniem patīk un bieži vien ir, kad atnāk ģimenes, tad pusauģi lielāki viņi aiziet trasē un tiem maziem nav ko darīt. Vai arī vienkārši aiziet projām, tāpēc, ka maziem nav ko darīt. Un otrs, protams, mēs esam sapratuši, ka mēs esam ļoti centušies izveidojot, ka ne katrs bērns arī ar attiecīgu augumu var iziet šo. Tāpēc mums plānā taisīt nedaudz zemākas šeit takas, kas ir varbūt vienkāršākām atrakcijām, bet arī ar drošības sistēmām. Un vēl mums plānā ir cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kur varbūt varētu ar visām kustību
palīgi iekārtām arī pārvietoties. Nu, viss sirds novēlēšu, lai jums izdodas tas viss. Paldies! Redz, kur arī kaut kas ir. Paskatī. Šis Ellis caurums. Ja mežā redzi koku, kas izgādzies ar visām saknēm, zini, tur apakšā ir Ellis caurums. Tu vai rokam? Rokam? Tu zini, kur Elli ir? Nē. Tur daudz tā kā tur daudz līdzīgi, tā kā mēs ar tevi tur tā. Bet ziniet, kas es esmu? Ragana. Bet kāda ragana? Ir taču kalna, purva, meža, vēja, ūdens, ļaunās un labās. Meža. Jā, es esmu tērvetes, meža, labā raganiņa Kika. Kad es biju maziņš, es kā sapņoju, es domāju, kā es gribētu tādu slotu. Burvju. Esam atnākuši tieši tādā burvīgā vietā. Katrs pēc spējām un varēšanas un spēkiem. Jā. Un viss ir pārredzams un vecāki var baudīt, kā bērni priecājas. 11. jūlijā es domāju, ka mēs atgriezīsimies Latvijas valsts mežu Tērvetes dabas parkā, jo notiks bērnu operas svētki. Uzvedums Laimīgā zeme. Jāņa Mediņa opera Sprīdīts. Iestudējumi pirmizrādi. Tagad mēs iepazīsimies ar amatu, ko senos laikos darījuši vīri, bet slinkumu un dažādu citu apsvērumu dēļ tagad pasauli glābj sievietes. Tā nu ir. Vai. Tas ir tāds vieļus. Pirmais, nu jā, protams, viens no mūsu top produktiem. Šis, jā? Masāžas dvielas. Masāžas dvielas. Mums ir lakati, smalki linu lakati. Daudz mūsu produkcijas ir suvenīru veikalos. Bet pieprasījums jau aug, vai ne? Jā, mēs vasarā ļoti. Vasarā. Bet tas ir saistīts ar turismu arī? Jā. Arī šis ir austs un nevis izšūts. Vau. Arī šis ir austs. Jā. Te var redzēt vienu variantu, kad viens audums ir beidzies, otrs tāds pats, bet citā krāsā ir pasūtīts. Izliec diegs pie dieva. Bet tas taču ir nenormālākais darbs visu to. Nu, aušana, kā nekas cits, iemāc pacietība. Nu tā, pirmajā brīdī, kad es to skatos, man tāds ir, ka tas ir neiespējami. Es saprotu to principu drusciņi, bet Šita jau esmu diegu, ko jūs? Labi. Bet mazlis arī? Parastais mazlis vai kaut kāds? Tiem ir tādi, pieņemsim, tas ir iepriekšējais audums, šitas ir šitas audums. Jā. Tā. Un viss. Aha. Tā viņš ir tāds sanāk plakanais mezgls, jo nenāk vaļā. Vaļā nenāk, bet ja ļoti vajag, tad pavelkot. Var atvaisīt vaļā. Vai, ka labi, jā. Ja tu kaut ko nepareizi izdarīsi, tad tu var arī izrādīt. Tas dara arī ikdienā ļoti labi. Man varētu iemācīt, es nemāku plakanu mest, pagaid. Kā vienkārši parasti, piena, tā un tālāk. Tālāk, lai astīti būtu uz to pašu pusi, kur vajag. Šitā? Jā. Nu, it kāja, Otru astīti. Te ir jāskatās, šitien te Jā. iet gals, tātad šitai astītei būs jāiet te patās, viņai ir jānāk lai būtu, lai mezgls būtu plakans. Ir savs ritms, jā? Katrai audējai ir savs ritms arī? Nē. Tas ir auduma ritms. Auduma ritms? No raksta, no auduma, no tā, cik rupīgi ilgi ir. Man liekas, tāds ir tā kā... Es gan neesmu spēlējis, bet tā kā ērģēlis spēlēt. Tikai acīm redzam, viss tā mūzika transformējas tādā auduma izskatā. Tā ir sistava, kas nosaka audumu blīvumu un arī notur platumu. Šitas arī notur audumu platumu, jau noausta audumu platumu. Tas ir platumturs. Sakristojās otras divas nīškārtas, paceļas uz augšu, piesit. Jā. Un... Kā sauc? Tā nav kaut kāda atspēja. Tā ir pārmainam. Kreisā atkal iet, jā? Šitā? Bet kā jums nesajūt, ka viņi tur tik daudz tie? Tā kāja pati zina. Kāja pati zina. Viņas nebūtu vieglāk kaut kā iekrāsot, tad vismaz zina. Kurš tad tur apakšā skatās? Es jau neskatos. Tas notiek tā, viens, es vienkārši pārtveru. Šitā. Nu, minam. 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 Un tad raujam. Uz kuru pusi man jārauj? Šitā. Šitā. Jā. Stiprāk man jārauj, ja? Kas tas bija ēstas vai nebija? Nu, es saku, man bail kaut ko saplēst. Ko nevar? Asīs? Jā. Bija. Tagad piesitam un mainam kāju. Tā, un tad drusciņ tāds svarīgāks sejas izteiksme, nu tas strādā.
šito nefilmēju, man neaizgāja līdz galam. Vienalga, man Gunārs drusciņi vēl kaut ko saplēst, bet nu labi. Neko nevar saplēst. Tā, tagad mainu. Labo roku piesitām. Ar labo. Piesitām, mainām kāju. Apmainīju kāju. Lieliski nominām līdz galam. Nominam. Nē, nu, nav spēka. Tā. Pieminam. Un pieminām. Un. Es nesaprotu, kā viņi var aizdzīt tik tālu, bet, nu, es neesmu tik vājš. Jā. Nu labi, būs labi, man liekas. Ne? Būs. Nāc šo. Nu redz, visur vajadzīgs savu meistaru, visur vajadzīgs savs laiks. Kaut gan tas pat saknē neizskatās vienkārši. Labdien, labdien! No kurienes tad atjājāt? Mēs no kurienes mēs atjājām? Tur Pierīgas mežs, kaut kas tā. Pierīgas meži. Nu, redziet, mums ir kreņķis. Jā. Mūsējais barons šodien ir aizjājis valstiskās darīšanās. Jā. Nu, starptautiskais stāvoklis un tā tālāk. Jā. Un, kad mēs te palikušie mājās gribam jūs izklaidēt, bet praktiski mēs gribam jūs pārbaudīt. Vai jūs iedaraties viduslaiku pilī? Viņš tur līdz mūsējiem vai netur? Nu. Vai nevar? Vēders tāds mazs. Madziņš, vecītis. Nav, tas drusciņi tu vienkārši apvilks, apspiests. Ej, jā. Jā. Zini, kas ir Mārīt? Es skatos viņu tādās jocīgās drēbēs, tā kā pidžamiņās. Es nezinu, viduslaikos šitādi, tas ir beigas klāt. Tas ir vienkārši, ja meža apmaldās, lai vieglāk atrast. Šitā. Tāpēc, zini, ko mēs tagad, es ierosinu. Tu viņus ņem un pārģēr. Nekāda problēma. Jā? Galīgi plikus? Nē, pārģēr. Nevis izģērbt, jā. Iesim pārģērbties. Jaunpils pilī esmu saticis īsto mūku. Saprot, ar drēbēm uzreiz mainīties gribu. Es jau savus nedošu, es tik pieliekos tās, kādas tās ir. Kaut kā grozi kā gribi. Jaunpils pils ir viena no retajām viduslaika pilīm, kas lieliski saglabājusi savu sākotnējo izskatu. Jaunpils pils celta 1301. gadā kā Livonijas ordeņa cietoksnis. It visam te ir īpaša romantika, jo tas notiek 7 gadsimtu senā pilī. Celt šo cietoksni un uzcēla līdz šai tumšajai svītrai. Tas bija tikai pirmais stāvs, kurā viņi guļ, kurā viņi ēd, un šīs sienas bija vienkārši aizsardzība. Un, protams, saka. Un bija noslēgta un stāvēja 2 sargi. Kā jūs domājat, meitenes, kāpēc apsargāja jako? Meitenes? Strateģiski, lai nepievērtu klāt kaut kādas visādas... Vienīgo, indi. Nu, jā? Jā, jo tajā laikā indēja vēl ātrāk nekā šau. Ejam. Mormora cilnis, Madonna ar bērnu, 16. gadsimta itāļu mākslinieka darbs. Mūsu barons iegūst viņu kā mantojumu, tā ir tikai viena no versijām. Un īstenībā nav jau svarīgi, kā viņš iegūst. Svarīgi tas, kā viņš ir saglabājies līdz mūsdienām. Tikko pēdējais barons aizbrauc, šis Mormora cilnis pazūd uz 50 gadiem. Un tad, kad sāk renovēt šo zāli, 1970. gados, celtnieks sāk sist šo sienu, nokrīt apmetums, zem apmetuma ir sarkans drēbes audums, noņemot šo audumu, ieraug šo brīnumu. Pievērsiet uzmanību, ja jūs uz Madonu skatāties no tās puses, jūs redzat sievietes seju. No šīs puses tā ir vīrieša seja. Agrāk mākslinieks speciāli veidoja šādas sejas, lai parādītu, ka katram no mums ir gan sievišķā, gan vīrišķā. Mūsu Jaunpils pilī dzīvoja ļoti vēsturiska persona. Elīza Konstanta Šarlota Fondereke, dzimusi Mēdema. Viņa kļūst slavena ne tikai Latvijā, Krievijā, bet arī Eiropā kā dzejniece, kur sarakstās gan ar Gēti, gan ar Beethovenu, gan ar filozofu Immanuelu Kantu. Kā saka? Laimes nauda. Šodien saved materiālu, tā kā kaut var. Sāksim varbūt ar tevi. Ar mani? Aldi. Jā. Jāsit ir pa šito vietu. Tik daudz varu, jā? Jā, ar šito āmuru. Ar šito? Jā. Nu, mēģini, Šaldi. Dā, spēj malā, lūdzu. Ja nu. Drošības tehnika. Malā nenozīmē pretī. Labi. Nu, vecīt, es tev pateikšu, tev ir spēks kaulos. Opā, tagad tikai viss nāksies. Nu, nezinu, ko viņš jums liks, kādu pārbaudību. Bija? Trāpē.
Kādināja, lai tik šipti, kā saka, nepustās. Nu, dēls arī pierādīja un arī pēc sajūtas, protams, ka, lai viņu cīnītos un operētu ar šādu zobenu, nu, ir drusciņ jāpatrenējās. Būs nākamais bruņinieks. Bet tev drusku jātrenē bicīts, ne? Dāmām nebija jāstaigā ar koku kājām. Dāmas staigāja cēli un eleganti ar platformenēm. Jo vairāk naudas, jo augstāks platformens. Kungs savukārt pārvietojās ar tādām koku kājām, lai nesmērētu drānas, lai nestaigātu pa netīrumiem. Hop! Oi, labi! Skaties, Rudolf, laid garām! Opā! Nu skrien! Nu, redz. Tas ir kā mums... Meitēnam iet vēl veiklā. Pamēģināt ar vienu sitienu. Ripinot kopā. Nu, redzēsim. Tāpat, redz, cilvēki vakaros izdomāja, lai nevajadzētu visu laiku sēdēt un ēst un baudīt gardo vīnu. Tāpat dažādas izklaides, kā vinnēt, teiksim, drauga, kaimiņa naudu vai vienkārši jāsta pavadīt vakaru. Nākamais bruņinieks. Viduslaiku bowlings. Būs forši. Vēders uz placi šādi. Uzliksim virsū bultes, jums uzlikšu, par to nav jākreņķējās. Bultiņš turēsies virsū. Mēs velkam tikai šo te dievu stiegra. Viens pirkstiņš virs bultas, pārējie zem bultas. Un es velku stiegru, velkās bulta, redzat? Stiegra. Jāvelki stipri. Jā. Līdz degunam. Jā. Līdz acī. Līdz ausī. Pret aci un bultas galu centrā laišam vaļā. Ļoti labi. Bultas galu, pa labo pusīt, maisam garām. Vienmēr es teicu, ka meiteņiem tā šaušana iet labāk, kā tie meči. Nosmeķies viens usiņi. Vai, ko labi. Dāmas un kungi. Jā, paldies. Lūdzu. Paldies. Dosimies. Redz, pirms jūs sākat mīloties ar visu to, ko visaugstais tēvs jums ir atvēlējis, ir jānorunā galda lūksna. Paveramies dzidri zilti, nu labi, uz augšu paveramies, jā? Un atkārtosiet aiz manis. Es pateicos tev, kungs. Par visu, ko tu man dosi. Par visu, ko tu man dosi. Un es ceru, ka tas viss man labi garšos. Un es ceru, ka tas viss man labi garšos. Un lūdzu, dari arī tā. Un lūdzu, dari arī tā. Lai tas viss man iet labumā. Lai tas viss man iet labumā. Labu apetīti. Paldies. Reku nāk mums. Grūti parunāt iekals saskariem. Vistiņa, apelsīniņš un tomātiņš un selerija un kas tik te nav. Viss sagribējās. Nu ko, ķersies klāt. Viens putniņš. Viens cuciņš, vien maz cuciņš. Jā, te būs cepti zirtiņi. Arī pelēkie zirnīši. Neierast karsti. Ko tu gribi, apelsīnu? Nē. Es tā rokām, kaut kas tā ir. Man patīk. Nē, pēc šķīvi. Šķīvi? Karsts. Nākamo. Ēdiens ir dikti garšīgs, vīns labs. To mēs pirms brīsiņu nosmeķējām. Paskatīsimies, kur tad ir iespēja palikt pa nakti. Jo galu galā, miļie draugi, īstās skaistlības un spokus var redzēt tikai un vienīgi naktī. Ne tikai burvīga gulta, kur pavadīt nakti divatā, bet arī biezas sienas. Ne tikai es vienīgais, bet lūk arī vēl ir turisti, kas grib uzzināt daudz ko par viduslaikiem un pabūt šajā burvīgajā
Jaunpils viduslaiku noskaņojumā. Nu, mēs ar māsu Ingu nolēmām, ka pats labākais bruņinieks bija Rudolfs. Jo. Un tev, Rudolf, tiek pasniegts zobens, jo tu tagad skaisties pats ritīgākais bruņinieks. Un tev visi šitie pārie, kas tev līdz atbraukuši, būs jāizstāv. Jums par godu, mums par prieku. Šausim ar šito 300 gadus veco zviedru lielgabalu. Tā, nu redzēs, būs atsta šāviens. Skaties. Ja jūs ticat spokiem, tad būs šāviens. Ja neticat... Mēs ticam spokiem. Šonadēļ tas arī viss, bet pēc nedēļas tiekamies atkal.